Paldies! Nākošo runātāju es gribētu aicināt no mūsu Latgales priekšpilsētas biedrības Kauķes kundzi. Es gribēju pastāstīt par savu vecmamā. Viņu izceļ 41. gadā. Viņa dzīvoja laukos, viņai bija 6 bērni. Bet tādā laikā, kad viņu jau izveda, tad bija mājās tikai viens dēls, vecākais dēls. Nu, viņus abas divas paņēma, ielika mašīnā, aizveda uz vecumniekiem, vecumniekos vagonos un ved tālāk. Un dēls jau viņai bija pieaudzis, kaut kas ar 20 gadiem viņiem bija. Un tagad viņa aizbrauc uz Gulbeneru. Vecā māte saprot, ka laikam uz Krieviju, jo Krievijas robeža ir blakām, vai ne? Nu, ko darīt? Viņa uzreiz dēlam saka, zini ko, es tūlīt notēlošu nomirušu, tu man izmet ārā pa vagonu, vai ne? Un es palikšu Latvijā. Kaut es negribu nomirt kaut kur projām, vai ne? Nu, dēls arī paņēma segu, ierolēja viņu no segā, nolika pie durvīm, vai ne? Nu, tagad jau brauc no Gulbenes projām, pārbauda tos vagonus un tagad taisīs durvis ciet, ne, tur viens mirušais. Nu, paņem viņu tā, tad viņi neredz kādu viņu izskatāt, bet viņa bija tāda maza auguma, vāja, paņem to ierolēto cilvēku un izmet ārā. Vecā māte paliek Latvijā. Un tad viņi ko? Viņi gaidīja, kamēr paliek galīgi tumšs, tad viņi kājām gāja no Gulbenes uz Skaistkalnu, tas ir Bauskas novadā, tas ļoti, ļoti tālu. Pa nakti viņa gāja, pa dienu kaut kur kādā šķūnītī pārgulēja. Un tādā veidā viņi izdzīvoja. Bet mēs bērni to visu nemaz nezinājām, mums jau nestāstīja. Lai neuzzinātu tā valdība, lai Krievi neuzzinātu. Nu, un tad tā arī palika dzīve vecā māte. Bet tad, kad mūs izsūtīja 49. gadā, kad mēs atgriezamies tajā vecā māte viņa. Tas ir stāsts par manu vecumu.